Šajā senās mūzikas festivālā Latvijas radio korim būs brīnišķīga iespēja sadarboties ar angļu renesanses interpretu Pīteru Phillipsu, kurš ir pēdējos 40 gadus pasaulē viens no ietekmīgākajiem un autoritatīvākajiem diriģentiem un muzikologiem. Tieši ar radio kori Pīters Phillips ir licis uzsvaru savā programmas izvēlē uz itāļu Romas skolu, kas ir ļoti nozīmīgi. Šī skaņveida ir ļoti tīkama cilvēka ausī, un tas būtu ļoti interesanti klausītājiem klausīties šo ārkārtīgi sarežģīto, bet ļoti viegli uztveramo un patīkamo mūzikas kopumu. Un otra sadaļa, ko diriģents ir izvēlējies, tā ir angļu mūzika. Viņš ir izvēlējies renesanses laiks spilgtāko tēlu Tomasu Tallisu, viņa lamentācijas Jeremija, raudu dziesmas, kas ir spilgts angļu mūzikas, angļu kora mūzikas paraugs. Protams, ka Pīters ir anglis un kā nu bez angļu humora. Jāteic, ka šis citāts no Pītera ir izskanējis vēl pirms Latvijas kāra krīze, tā kā nevajadzētu to uztvert personīgi nevienā brīdī, bet viņš ir savā laikā izteicies, ka viņa lielākais sapnis ir savu mīļo kolektīvu Tallis Scholars aizvest uz Antarktīdu, lai arī pingvīni reiz dzirdētu pienācīgu muziku. Radio koris patreiz dzīvo tādā ļoti patīkamā satraukumā, jo tik īsā laikā, kas mums ir dots sagatavojot šo programmu ar meistaru, ir jābūt maksimāli atvērtiem, spējai bez vārdiem sajust un reaģēt. Viņš ir ļoti patīkams un pretīmnākošs un ieinteresēts braukt uz Latviju un muzicēt ar mums Jāņu baznīcā senās mūzikas festivālā.